Kas ir sievietes veselības zelta atslēdziņa? Nu, ir taču vienas durvis, kuras tu atver un ir viss skaidrs. Šodien par to. Mans vārds ir Agnes Muižniece un laipni lūgtu manā YouTube kanālā. Šeit par vērtīgo un godīgo sievietes dzīvē. Sievietes veselības zelta atslēdziņa ir tās hormonālā veselība. Ko tev nozīmē mīlēt sevi? Tāds populārs termins bez gala. Izmēģinot visas metodes, priekš sevis es sapratu, ka īsta mīlestība pret sevi ir pazīt sevi un zināt, kā mans organisms ir strukturēts. Hormoni sievietes ķermenī vada visus procesus. Katrs hormons ietekmē kādu noteiktu orgānu vai organisma funkciju. Ar hormonu starpniecību notiek sazināšanās starp orgāniem un audiem, to fizioloģisko procesu regulēšanai. Un uzvedības aktivitātēm, tādām kā gremošana, vielmaiņa, elpošana, miegs, sekrēcija, stress, augšana un attīstība, kustība, vairošanās, garstāvoklis, ja pēkšņi ir iebies darbs, apnicis vīrs, laiks štruntīgs, vai arī mostos ar laimes sajūtu par savu dzīvi, to visu regulē mūsu hormoni. Tātad sievietes hormonālā darbība regulē tās organismā pilnīgi visu. Sieviešu veselība vienmēr balstās uz pastāvīgu estrogēna un progesterona līdzsvaru. Kas tie par zvēriem? Estrogēni ietekmē sievietes menstruālo ciklu, intīmo veselību un vielmaiņu. Bet estrogēnu receptori atrodas ne tikai olnīcās, bet visā ķermenī. Viņi ražojas arī lokāli, aknās, smadzenēs un tauku audos. Savukārt progesterons sniedz mums garīgu skaidrību, kaulu blīvumu, muskuļu blīvumu, labu garstāvokli, gludas, maigas, sievišķīgas kustības. Mīļās, mūsu pienākums, uzdevums un atbildība ir pazīt sevi šādā līmenī. Ja jau hormonālā veselība ir atslēdziņa mūsu dzīvē uz visu, tad mūsu uzdevums ir šo atslēdziņu iegūt, zināt, uzzināt un mācēt to pielietot. Viens ir izlasīt, ko katrs šis hormons nozīmē, bet izveidot sev tādu dzīvesveidu, ka tu pati regulē savu hormonālo darbību, ir viedas sievietes uzdevums. Tāpēc es esmu izpētījusi un ar tevi dalīšos pavasara projektā Kvantu lēcieni sievietes labsajūtā, kādi produkti uztur estrogēnu un progesteronu līdzsvarā, kur iegūt progesteronu, kādi produkti hormonizē progesteronu līmeni, kāpēc sievietes ķermenī ir tik augsts estrogēnu līmenis. Viss par menstruālo sievietes ciklu, arī ar to, kā paaugstināt progesteronu konkrētā fāzē arī sievietēm menopauzē. Par to visu arī būs šajā projektā Kvantu lēcieni sievietes labsajūtā. Visa informācija, programma un reģistrācija ir video aprakstā. Uz tikšanos atkal drīz!